Sveiki! Šeit audzējam kopā. Jā, pareizi atceros, šis ir jau 13. video. Un jūs jau visi esat diezgan ilgi gaidījuši video, kurā es vairāk pastāstīju tīri par grauboksiem un tādā garā. Un tā kā šī ir vasara un šis ir pļaujas laiks, teiksim tā, naudiņas ziņā, es strādāju daudz un tāpēc man nebija īsti arī laiks tagad pievērsties visam šim savam hobijam, teiksim tā. Tā, sāksim ar to, kad es sapakoju paipiņu, ievilkšu tagad, un tad es jums pastāstīšu par 1., 3. un 5. grauboksu, jo 2. un 4. ir tikai tā kā modifikācijas, bet to ir pagā. Atvainojos. Ievilku bišķi pa daudz. Tā. Ok. Ķeramies pie lietas. Šis nebūs video tāds, kas jums pastāsta visu, ko jums vajag, lai uztaisīt grauboks. Šis būs vairāk video, kas jums parādīs dažus variantus, kā taisīt uz grauboks. Un tādā veidā jūs paši spēsiet izdomāt, kas better suits your needs. Tā kā, jo jūs katrs dzīvojat savās telpās, savās temperatūrās, ar saviem finansiāliem apstākļiem, un tāpēc es jums nevaru ieteikt, ko un kā taisīt un ko pirkt. Tas jums jāskatās pašiem. Karoči tā, mans pirmais grauboks bija datorkaste un kaut ko tāda. Kas viņš skaitās, ja nemaldos, Tower PC ķipa. Parasti, ja tu taisi datoru, jā, tas būs pieņemsim, šis būs priekšējais panels. Ja tu taisi datoru grauboks, tas ir ļoti vienkārši. Lūk, datoru kaste. Ļoti vienkārši. Vajag būtība tā, ka tev jāpiestiprina 4 cokoli, kuros to var ieskrūvēt CFL spuldzes. Es atvainojos, ka man drēba rokas, es jau no paša rīta strādāju smagu darbu, un es vēl neesmu īsti paēdis, atvainojos par to. Bet būtība tā, tev vajag 4 cokols, pieņemsim, tas ir pietiekami labs. Viņi visi savienot, protams, kā tas sanāk, paralēli, jā, tas jau saucas paralēlais slēgums, ja pareizi atceros. Ļoti vienkārši, un viņas tev ir pieslēgtas timerim, un timers ir pieslēgts, pieņemsim pagarinātājiem, zīmēsim šeit pagarinātājiem. Pēc man kaut ko pieņemsim, ka gaismas ir priekš 1. grauboks, es ieteiktu varbūt pirkt tā CFL spuldzes. Latvijā viņas visas ir 23 vati, bet tu esi baigais veiks, ja tu atrod 25 vatīgos. Un krāsa ir vajadzīga 2700 kelvini. Tas ir vistuvāk ziedēšanas laikam. Es ieteiktu varbūt arī pirkt 6500 kelvinu spuldzes, kādas, es nezinu, pietikt pat ar 2, un tad varētu būt 2 šādas, un 2 šādas veģetācijas periodam. Tas būs tā kā, šitas nav obligāti, vai ne, bet būtu baigi labi, bet uz floweringu vēsari iztikt ar, kas viņas skaitās, man liekas, warm white, ķipa, tā krāsa. Nu vēl, tā jūs tos cipars redz. 4 minūtes, un es jau esmu tikai pie 1. Vajadzētu pasteikties. Pods, pieņemsim. Kāds viņš ir, tāds viņš ir. Obligāti, tas gaisums, tas ir svarīgi. Nākamais, kas ir svarīgi, ir vajadzīgi tā, kas mums skanēs tagad. Labi. Nākamais, kas ir svarīgs, ir obligāti ventilācija. Nav ventilācijas, nav dzīvība, jo viss elpo. Puķes, augi, viņi nav tā kā nedzīvi, viņi ir dzīvi, viņi elpo, viņi tā kā, viņi varbūt neapzinās to, ka viņi ir augi un kad viņi nav inteliģenti kā cilvēki, bet
viņi ir dzīvi tomēr. Un kā to viņiem apējies, tā viņi apējies teviem vairāk vai mazāk. Apakšā varam likt intake, lai augsts gaiss tiek iekšā, un augšā uzliekam outtake, lai silto gaisu no spuldzumu likt ārā. Tas ir interesanti lieta, ja jūs audzēt datorkastē, kā pirmo, otro grovu, ja vienkārši nezinu, lai vecāki neredz kaut tā. Baigiem malači jūs būtu, ja jūs uzlikt šeit stiklu, caurspīdīgu stikla gabalu, kas būtu tieši izmērā kā pats tas growbox. Un, ja jūs to darat, tad jums šitas te ir jāpaceļ kaut kur, tā kā šeit viņam jāstāv, tad ir. Un tad viss siltais gaiss, kas būs no spuldzēm, tiks nosūkts, bet tā pašā laikā gaisma neapdedzinās augu. Un šī vieta ir ļoti bīstama, jo, ja gaisma pārāk intens, pārāk spēcīgi, tas augs, viņam tops apdeg. Ja tops tiek sabojāts, viņš vairs neaugas garumā. Vienkārši, lai nebūtu liekas problēmas, uzmanīgi ar to. Tā, PC growbox, nopauzējiet, ja gribat redzēt vairāk, nav laiks. Tā, trešais growbox man bija tā. Viņš bija lielāks. Wow, es arī zīmēju lielāk. Viņš augstumā, ja nemaldos, viņš bija kaut kur plus mīnus kaut kādu 80 centimetru. Kaut kā plus mīnus neatceros. Manam šitam trešajam growboxam durvis bija tā kā šeit tā kā sānā uztaisīts. Man nebija neņģes nekas, bet šo daļu varēja vienkārši tā kā izņemt un tur tālāk tur bija kroču puķpodu un viss. Šis bija savādāks setups, šeit man bija reflektors ar HPS spuldzes 70 vati, nekas jaudīgs. Vats šeit man stāvēja balasts, es viņu turēju ārpus growbox, jo balasts ir karsts štēl un nevajag turēt viņu iekšā growboxā. Un arī neturiet balastu te, jo šeit ir puķpod, ūdens, viss, kraču. Tā, briesmīgs štēls. Uzliekam kaut ko bišu klasisku. Ārprāt kāds porņuku muzons, bet tas nezinu man cepi. Karoč. Jā, ventilācija man bija tā, kad šeit augšā man stāvēja outtakes, un šeit sānā man bija intakes. Karoč, kas ir krūti runāt par outtake augšā? Karoč, ja tu liec outtake sānā, piemēram, vai ne? Un intakes, sānā, jā, labi uzzīmēšu. Tas ir tikai variants. Tad ir tā, kad viņš nosūks to gaisu, kas tā kā te vairāk vai mazāk ir, vai ne? Bet būs baigi lielais paskatās, tik augsts karsta gaisa build-ups, vai ne? Un tas arī spuldze būs karstāk, ja arī viss augs, kas, piemēram, augs jau šajā karstuma zonā, būs tik nekomfortabli un lapām, tie mazie galiņi ies uz augšu, augs ritīgi mēģinās kompensēt karstumu. Ja tu uzliek veņķiku šeit, tad pilnīgi viss karstais gaiss, kas tā kā pa pašu augšu ir, viņš tiek nosūkts. Tas ir, karoč, likt šeit, šādā pozīcijā, outtake ir visoptimālākais, ko tu reāli var darīt. Tas ir, es nezinu, fucking growbox inženierija, bet tā tas ir. Un volā, tāds bija mans otrais growbox. Trešais growbox, tā cik 9 minūtes. Šitas augšuplādes ir grūti. Šī bija, šis tā, Tā, un lūk, tagadējais. Jūs redzējāt Harvest video šim growboxam. Šāds viņš izskatās pirms jebkas kaut kas ir nopirkts. Karoči, lūk, arī tieši tā kā ir plānā uzzīmēts ventilācija, kultūbe, outtakes. Es izdarīju tikai otrādi, es pārliku šo šeit, tīri otrādi, kad tagad viņš stāv šādi. Un tad ir tā, ka tas gaiss, tā iziet. Es nezinu. Kaut kā taisīt šeit šo lūzumu man likās neoptimāli gaisam.
otrādi likt, varētu gaisam būt vieglāk iet gaiss, значит, viss notiek labā. Un šeit, lūk, izmēri jau ir, ko no sienas tik noņemt. Šeit jau ir izreikināt, kādu brusu būs jāpērk, jo ir vajadzīga brusa, lai uztaisītu rāmu, kuru tu apšuj. Nu, šis ir mans custom. Es savu Roblox uztaisīju no nulles. Jūs var vienkārši nopērkat kasti, kas dar jūsu vietā, kur jūs gribat audzēt, un tad izgriežat caurums inteikam visu, un tā kā drēbju kastes var uztaisīt, drēbju skāpja, atvainojos, var uztaisīt, tikai zēbis, šitas ir rekur, šitas ir rekur arī filtrs, izmērījām kādu diametru vajag, šeit es jau štukoju, kā visu šo pareizi beidzat iedzīgāk saslēgt, šeit es esmu visu izmērs jau noņēmis, šeit jau sākās jau tuvāk jau rēķināšanai, cik, piemēram, redzat, cik daudz, piemēram, leņķi ir vajadzīgi, lai sastiprinātu visu to kopā un tādā garā. Grūti pastāstīt tagad, karočā, bet, nu jā, arī kaut kādu rēķināju, kaut kādus izmērus, cik man šitos kvadrātmetrus vajadzēs. Šeit jau ir jau saraksts jau uz veikalu, jau ietpirkt, jau es zinu, ko man vajadzēs. Vēl kaut kāda rēķināšana. Un tā tas, karoči, te arī vajag kā nekā nav. Un pēdējais, ko es jums gribētu parādīt, tā. Tūlīt. Bum. Pazīstam vietu, štāram. Šeit man stāv mans Roblox. Tā izskatās, ka te nekā nebija. Būtībā šie ir vienkārši brusi, kurus es jau zināju, kādā izmērā es izgriezīšu, un dekur leņķi, ar kuriem es sastiprināju viņus kopā. Šeit jau izskatās jau gatavs, šitas ir kā dzīma mans Roblox, šitā ir pirmā darba diena reāli, kur es sastiprināju tos ar leņķiem, tos brusu galus kopā, un tad uzliku arī tā kā to trešo, kas turēs, rekur tā kā šajā kvadrātdaļā, kas turēs to pašu, to brusu, un būtībā tā kā šī augša un šī apakša ir tā kā tas, kas satur centru kopā. Un jā, šeit es tieši visu saliku kopā, un tu jau var redzēt, rekur, kā te viss tas iet, un viss tik salikts, un jā, un šeit es ieliku jau, rekur, vidus tā kā brusas jau, un lūk, man tā kā, kur ir pamats, pamats, un viss, un tālāk vairāk nekā nav, un jā, arī, un būtībā, tā tas arī, tā tas arī šeit izskatās. Jā, es esmu filtrs esmu noņēmis, lāvas pūdes esmu izņēmis, kur ir mans filtrs. Es negriežu otrādi, viņš ir diezgan smags puses. Tā. Un jā, un varbūt, ja jūs šeit redzat, bet tur iekšā ir pilns tādiem maziem caurumiem, ar kuriem arī iet gaisa. Šis ir tas motors, kas man vilka caur filtru ārā, bet es jums reiz saku, redzat šitie kaut kā Europlast, jeb kā viņi saucās šitie ventilātori, ražotājs, tāds sūds īstenībā. Karoči, labi, es nevaru izņemt tā, viņi ir tā kā pasaka, sākumā viņi griežas ātri un tīra efficient, bet pēc tam viņiem, redzat, viņš negriežās, viņu vajag atkal, es jau esmu vienu reizi taisīs baļā, tīrīs, taisīs ciet. Un pat nepagāja pusflowerings, ka es jau dzirdu, ka man ventilācija, viņa tā kā nevelk vairāk. Un tā kā es pirkšu jaunus inteikus nākamajam grovam, jaunu ventilātoru outtake, šis ir outtake, inteik es atstāšu, kā ir. Vēl viens, ko es gribu ātri parādīt. Redz, tā, ok, cik dīvaini tas izskatās. Rekur mans inteiks. Un šeit priekšā es nospēru zeķubiks un es uzliku priekšā, karoči, teikšu tā, ka ja jūs vienkārši pa taisno sūcat gaisa iekšā Robloxā, jūs
kopā ar gaisu iesūksiet visus putekļus no istabas, visu drazu, kas ir pa gridu, visu putekļi un viss tas. Ja jūs priekšā pieliekat deku zeķubiks, viņi tā kā filtrs, viņi aizturēs tos lielākos gabals un izlaidīs tīri gaisa iekšā, jo reāli, ja tu gribi audzēt labi un būt droši, ka tu tiks pie laba harvesta, tev jāuztur growboxē tīrību kā fucking slimnīcā, saprot? Tas ir svarīgi. Un tā, ok, 15 minūtes video, pārāk ilgi jau iet. Man vēl būtu tik daudz ko pastāstīt, bet jā. Elektrība, es piecēlos kājās, sarēbu galvu. Bet, tā es arī uztaisīju. Lūk, ir viss tas rāmis, kas tik savā lielais rāms, ko es saskrūvēju kopā. Pēc tam es piestiprināju šos brūsus, vai ne? Un beigās es visu, lūk, apšu vienkārši ar finieru. Un pēc tam finieru no iekšpus izlīmēju ar šito te. Divdēļ neizmantojot foliju. Izlasiet, kas ir hotspot teorija, un tad jūs saprieties, kāpēc foliju nevajag izmantot. Un tā. Un tā ir īstenībā, šis ir ļoti tāds diezgan primitīvs growbox. Šeit nav nekā sarežģīt. Viņš ir īstenībā ļoti primitīvs. Te nav nekā tāda diži superīgi advanced. Bet ok. Es vispār nezinu, kas būs 14. video iekšā. Bet, laiks rādīs. Ko, karoči, izbaudiet vēl, cik tur pēdējo mēnesi vasara. Tā redzēs, ko tālāk, ok. Audzējam kopā, atvadās. Čau.